Nu tātad mēs sākam mūsu pirmo ierakstu, un doma ir nosaukt atklāti sarunas par šizofrēniju. Mēs tiekamies ar Daini pirmo reizi, un līdz ar to mums vajadzētu iepazīties. Pirmkārt, pastāst varbūt tu par sevi, ko tu dari, un tā tālāk, un pēc tam tu man uzdos jautājumus. Tad pirmkārt iepazīsimies, un tad jau redzēsim, kur mēs nonāksim. Pastāst mazliet par sevi. Tā, sveiciens visiem skatītājiem. Prieks, ka esat pieslēgušies mūsu pirmajai epizodei. Par sevi, varu teikt, ka esmu izgājis cauri daudz kam, tieši saistībā ar šizofrēniju, kas būs arī mūsu pamatēma. Mani diagnosticēja 2014. gadā, kas ir jau krietni vairāk kā 10 gadi pagājuši, un šajā laikā esmu bijis gan stacionāros, gan ārzemēs stacionāros, ārstējies mājās, bijuši dažādas lietas. Bet to, ko es daru tagad, es strādāju, man ir ģimene, sieva, 2 bērni, tad cenšamies savienot visu, gan atpūtu, gan darbus, tā teikt, lai ir krāsaina, bagātīga dzīve, lai pašiem prieks. Mans vīsts ciet brilles, tā kā laikam būšu bez brillēm šodien. Lūk, strādāju IT sfērā, kompānija saucās ATEA Global Services. Vadība zina, ka man ir tāda diagnoze, bet viņi nākuši pretī, un man ir diezgan paveicies ar šo kompāniju, to es varu tā pateikt. Tas tāds īsts ievads par mani. Tā kā jūs varētu pastāstīt no savas puses, kāds ir. Jā, Daini, man tiešām patiesi prieks, jo godīgi sakot, tiešām patiesi prieks un ļoti liela cerība, ka mums kaut kas izdosies veidot kopā ar tevi, jo es no savas puses esmu mamma, manam dēlam ir 39 gadi, viņš jau ir 8. gadu slimnīcā Skotijā, un es uz šo brīdi esmu, tagad man jāizlasa, jo tas ir garš vārds, savādāk es nepateikšu, Latvijas šizofrēnijas pacientu tuvinieku atbalsta biedrības būt blakus vadītāji. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka man ir liela pieredze, jau 20 gadi, un ar savu pieredzi es tiešām gribu dalīties, palīdzēt kādam, lai tas, kas notika manai ģimenei un ar manu dēlu, nenotiktu nevienu. Un man ir vairāk laika, par cik man dēls ir slimnīcā, bet tas, ka tu piekriti, tas man dara lielu prieku un cerības, ka mēs abi kopā varēsim šo tēmu pacelt. Tagad man nākošais jautājums. Cik vecs tu biji un kā tu nokļuvi, kā tu uzzināji šo diagnozi un kā tu juties, kad tas bija, ja tu vari atcerēties? Jā, diezgan skaidri atceros. Tātad, kā jau minēju, 2017. gads man varēja būt kaut kas 25, 26 gadi. Šobrīd man ir 37, tā kā tur apmēram tāds tas laika sprīdis ir pagājis, tad 10 bišķi vairāk gadi. Man bija grūta situācija dzīvē, bija izjukušas attiecības ar tā brīža draudzeni, ar kuru kopā bijām jau vairāk kā 2 gadus tajā laikā, un izjuktās attiecības, to pārdzīvoju, nevarēju pieņemt to, ka tas viss tā vienkārši ir beidzies, un tajā laikā bija pieejama tāda grāmata, joprojām ir Rondas Byrnes The Secret, kas man tiešām pamainīja visu to domāšanu, un es aizgāju tādā eiforijā, ka pāris nedēļas vēlāk pēc šķiršanās attapos viesnīcas numuriņā ar domu galvā, ka es esmu tagad dievs, ka es varu darīt lietas, un pašā pār strīpu nedaudz sagāz mēbeles tajā numuriņā, un nonāca stacionārā, kur arī mani uzstādīja šo diagnozi, kas man joprojām ir. Bet vai tev, piedod, ka pārtrauc, vai tev uzstādīja pirmo reizi, kad uzreiz uzstādīja, bet tev pirms tam bija kaut kādas tuvinieki, tev kaut kādas pazīmes, ka tev varētu būt kaut kāds uz psihisku slimību, ja tā bija tā pirmā reize un uzreiz diagnoze?
Viss notika pirmajā reizē uzreiz ar diagnozi. Man pirms tam nebija vispār nekāda, viss bija kārtībā ar veselību, viss bez nekādām novirzēm. Viss kā normālam jaunietim. Jā. Tā kā viss tādā vienā dienā sagriezās. Jā, tu zini, kad es uz tevi skatos, tu piedod, ja es tev saku, man liecies tik līdzīgs manam dēlam pēc izskata. Un godīgi sakot, viņam pirmā psihoze arī bija tad, kad izšķīrās ar draudzeni, kad viņš viņu bildināja un viņa it kā piekrit, jo tas bija publiski un pēc tam ļoti pārdzīvoja. Nu, kaut kas bija, bet viņš arī mācījās augstskolā, viņš dejoja sporta dēļas un nebija pilnīgi nekādas pazīmes par to, kad ir kaut kādas problēmas, ka varētu būt slimība un tā tālāk. Man, jā, tas liekas, un arī, kad mums dakteris stāsta par tiem iemesliem, ja, un arī dakteris minēja, ka tās arī varētu būt pārdzīvojums. Protams, ka tur ir vairāk, vai tur iedzimtība, vai tas un tas, bet arī šī pirmās mīlestības pārdzīvojuma, kaut kāda vēl pārdzīvojuma, tad tas viss aiziet kopā, un diemžēl tas tā sanāk. Bet, saki, mana doma bija, un tu piekriti, kad mēs sāksim runāt šoreiz tieši par stigmu, par to, ka nerunā cilvēki atklāti, baidās par šizofrēniju, vispār nezin par to slimību. Un arī es pārliecinājos nesen, ka tiešām tā stigma ir liela. Vai tu, kad uzzināji savu diagnozi un arī vēlāk, vai tu arī vari teikt, jā, ka ir stigma, un ja ir, tad kā tev viņa? Kāds saskars tev ar viņu? Par manu pieredzi, jā, varu teikt, ka esmu saskāries arī ar, protams, stigmu. Man bija tā, ka sākotnēji vēl draugi tā kā bija ar mani, bet pēc tam arī mainījās draugu loks, jo cilvēki vienkārši novērsās. Tas pats arī ar situācijām sabiedriskās vietās, kad es nonāku tādā tā kā izmainītas realitātes kaut kādā situācijā, kad es neesmu kontaktā ar realitāti un sāku, teiksim, kliegt sabiedriskā vietā, tam līdzīgi, tad man ir izmetuši no autobusa, mani ir vienkārši filmējuši un izmetuši no vilciena. Tā kā tā situācija ir nepatīkama, ka cilvēki īsti nezin, kā rīkoties, nezin, kā palīdzēt, un tad tu vienkārši esi tāds, tu esi kontaktā ar realitāti, pats sev tik, cik tu vari nedaudz nonākt tajā kontaktā ar sevi, saprast, ka jā, man tagad pašam jātiek galā, un izsaukt vai nu tos ātros, vai nu sievai piezvanīt, un tad tiec galā kaut kā ar to situāciju, jā. Jā, tas ir arī mūsu mērķis, tas ir mūsu saruna mērķis. Bet tad, kad tu uzzināji, tad, kad tev pateica to diagnozi šizofrēnija, kā tu jūties? Ko tu domāji, kā tava nākotne, kā tavas izjūtas? Tas pats pirmais moments, protams, ka es nepieņēmu nekādu diagnozi, es biju citā realitātē, man galvā bija pavisam citas domas, un nekāda diagnoze, nekas tāds man tajā laikā netaisījos neko pieņemt, vienkārši, medikamentus tā kā ar piespiešanos lietoju, bet diagnozes ilgu laiku nepieņēmu, līdz brīdim, kad sapratu, ka jā, savādāk nevarēs vienkārši. Jā, es domāju, ka mums vēl priekšā daudz sarunas, un manas biedrības vecākus visvairāk uztrauc šis fakts, un arī mēs nonācām ar savu dēlu nelaimē, tāpēc, ka viņš nepieņēma līdz pēdējiem brīdim slimību un nedzēra zāles, bet varbūt, ka tas būs nākošā sarunas tēma, šoreiz pat varbūt par to, kāpēc mēs tagad to daram. Kur tev ir tā vēlēšanās, vai ko tu gribi nevis gribi, bet kā lai to pateikt? Kāpēc tu piekrīti? Parasti cilvēki slēpj, jā, es arī Oskars tur darba vietās teica, ka viņam ir problēmas, bet negrib par to runāt. Kāpēc tu gribētu runāt un dalīties ar savu pieredzi? Kā tu uzminēji sarunas sākumā, tad tā vēlēšanās, lai citi nenonāk tādās situācijās, tas ir viens iemesls. Un tad nākamais, ka pašam vairs negribās nonākt situācijā, ka tev vienkārši cilvēki nezin, kā palīdzēt, un tevi met ārā no teiksim, vilciena vai no autobusa nākamajā pieturā, un tad atstāja tev tur, tā teikt, savā vaļā. Tad tas ir viens aspekts.
Jā. Vai tu piekritīsi tam, ja es teikšu, ka sabiedrība ļoti maz zina par šo slimību, un tā stigma tiešām domā, ka, ja pasaka šizofrēnija, tad viņš ir pilnīgi tāds, kas neko nevar, neko nejēd, sēž uz ielas, kaut ko runā savā starpā. Ka, es arvien vairāk saskaros, ka cilvēki tiešām nezina, sabiedrība nezina. Vai tu tam piekrīti? Es piekrītu, jā. Savā ziņā ir tā, ka tā informācija viņa ir pieejama, bet tie cilvēki, kas paši nav saskārušies ar saslimšanu, tad viņi to informāciju nemeklē, un viņi arī nezina. Un tas ir tikai, droši vien pašsaprotam, ka tad arī, tā informācija nav, viņi nezina, un viņi nezina, kā rīkoties. Viņi ieraug kaut ko neadekvātu, viņi domā, cilvēks kaut ko lietojas, vēl kaut ko, un pieņem kaut ko, viņi izvairās uzreiz. Un tādos brīžos, teiksim, kas tev ir tie tuvākie cilvēki? Es saprotu, ka tev tagad ir ģimene un sieva, bet pirms tam, kas bija tie cilvēki, kas tev palīdzēja, saprata un atbalstīja tajos, teiksim, krīzes mirkļos? Sākotnēji man bija tikai vecāki. Jā. Tas bija kaut kādus pirmos 5 gadus. Man bija tikai vecāki, principā, kas palīdzēja man nenonākt, var teikt, uz ielas un tā. Un tad pēc tam es satiku sievu, un tad jau izveidoju savu ģimeni. Tagad man ir, vecāki, sievas vecāki, tā kā tāds loks, kas mani atbalsta. Protams, arī ārsti, mans psihiatrs un terapeiti, tā kā es eju. Tā kā tas atbalsta loks man ir izveidojies. Un tagad man tāds jautājums pēc pieredzes, es zinu pēc savu dēlu, tad, kad tu esi kritiskajā momentā, vai nav tā, ka, teiksim, tieši ģimene grib palīdzēt, bet pats pacients vēršās pret ģimeni, jo viņš ir pilnīgi citā realitātē un neuzklausa tos padomus vai nepieņem to palīdzību un viss apkārt ir sliktie, jo, kā tu pats teici, tu jūties kā dievs, vai tev ar tā bija vai savādāk? Tas ir kā kurā tajā laika nogriezienī. Ir brīži, kad tu esi vēl kaut cik kontaktā ar realitāti, tā kā runāt, meklēt to palīdzību, bet tie grūtākie brīži bijuši tie paši pirmie, droši vien, kad bija tas pats sākums, kad vēl bija tā noliekšanas fāze, kad tā kā līdz galam nepieņēma to saslimšanu. Pēc tam, kad tas iet visus priekšu, tad jau arvien vairāk saproti, ka tā palīdzība ir nepieciešama, kad savēja ir savējie, ka jāturās kopā un kopā arī var atrisināt tās problēmas. Jā. Es vienkārši klausos un es esmu sajūsmā, kad tā, jo man apkārt ir tie sliktie stāsti, kad netic un vecāki dara, ko grib, cik vien var, bet tuvinieks nepakļaujās. Vai tev ir kaut kāds kontakts arī ar cilvēkiem, kam ir līdzīga pieredze kā tev šobrīd? Šobrīd īsti nav kontaktu. Tad, kad es esmu bijis stacionāros, kaut kādīgi tas kontakts nav izveidojies. Un šobrīd vienkārši tad es esmu tāds, kurš esmu gatavs tā kā dalīties savā pieredzē, bet īsti nekādi kontakti šobrīd man arī tā nav, ja godīgi. Jā, un mēs jau te neizrunājām, sarakstījāmies, un es domāju, ka tas ir mans mērķis, un varbūt, ja mums izdosies, labi, mēs tagad esam zaļi satraukušies, tas ir mūsu pirmais ieraksts, bet es tā sirdī tiešām jūtu, ka mēs daram ļoti vajadzīgu darbu. Es cenšos palīdzēt piederīgajiem, un tu būtu ļoti, ļoti liels palīgs tiem, kam ir vajadzīga tava pieredze un palīdzība, kas ir nonākuši tādā pašā situācijā, kā tu biji 10 gadus atpakaļ, jo vecāki zaudē cerību. Es viņiem īpaši nevaru dot ar savu slikto pieredzi, un es domāju, ja mums izdosies kaut ko sakarīgi pateikt, un ja kāds mums klausīsies, tad varbūt biedrības vai Latvijas vecāki aicinās veidot kopā ar tevi sarunu, un tu varēsi būt, es
ticu, ka tu būsi tas balss, savukārt es aicināšu vecākus un viņi stāstīs savus stāstus, un mēs visi kopā izglītosim sabiedrību, palīdzēsim viens otru, un es domāju, ka tas ir tas mērķis, kāpēc mēs to daram un lai mums izdodās. Jo es domāju, ka tu ar savu pieredzi vari dot ļoti daudz. Es nezinu, ko es varu dot, bet es centīšos. Ja? Un gan jau mums varbūt tās sarunas ies raitākas, tagad kādi mēs esam. Tēma ir ļoti. Runājot atpakaļ par stigmu, vēl pagājušo nedēļu Latvijā viens pieredzējis cilvēks, es teicu, man te ir šizofrēnijas piederīgie. Ai, dieniņ, tie jau droši vien visi ir dzērāji, ja, kuram tad tur tāds, ja jau viņam ir bērns šizofrēnija, tad jau viņi paši tur ar viņus nevar, un te es domāju, ak, Dievs, ja, daļa sabiedrības domā tā, un savukārt citi savādāk, bet tagad es bišķiņ nogāju no tēmas, bet es domāju, ka mums abiem būtu daudz ko teikt, stāstīt arī, tu teici, ka tu esi vairākas reizes bijis slimnīcā un pieredzi arī ārzemēs, Oskars bija gan Amerikā, gan Skotijā, gan Latvijā, un varbūt, es nedomāju, ka mums vajadzētu kādu kritizēt, vienkārši tu dalies ar savu pieredzi un saki, kas būtu labāk, ko darīt, varbūt ne slimniekiem, neteiksim tā pacientiem, ja, varbūt tagad saka rakstīt, kā viņš grib, kā lai ar viņu attiecās, tad, kad viņš ir tādā psihozē, kad viņš nespēja to pateikt, ja, un otrs vēl, ko es varbūt tagad aizrunāšos, cik tas ir arī šausmīgi, Oskars, tā bija traģēdija, viņš izdarīja noziegumu, un es domāju, visur pasaulē, ja cilvēks izdara noziegumu, bet viņam ir vai nu sirdstrieka vai asiņo, viņam tomēr tiek sniegta palīdzība, ja, viņu nevis uzskata kā teiksim, noziedznieku, bet vispirms kā cilvēku. Tad, kad Oskars psihozē kaut ko izdarīja, un es kā māte lūdzu palīdziet viņiem, viņš ir slims, es zvanīju policijai, viņam bija savas māsiņas, viņš netika vērtēts kā cilvēks, viņš bija ieliks uzreiz cietumā. Ja? Tātad, es domāju, te noslēdzot to sarunu par stigmu, šizofrēnija nav redzama slimība, ja, bet viņa ir. Ja tā ir tas, un jebkuram cilvēkam ir tiesības būt saprastam un sniegt palīdzību, ja, bet redz, vienam uzliek tur, kā saka latviski, nešinu vai ko otru ieliek cietumā, un viņa slimība paliek arvien stiprāk, jo, kā mēs zinām, jo ātrāk saņemt medikaments, un jautājums tikai lūdzu palīdziet medikaments, ja, tā kā šīs ir tās lietas, un es domāju, tās ir tās tēmas, par ko mums jārunā un jāizglīto galu galā. Mēs esam gan vecāki, gan pacienti, ir cilvēki, kas ir tiesīgi būt saprastiem, un tā ir joma, kur ļoti daudz ko mācīties mums visiem. Es tagad norunāju, kas, ko tu gribi pieminēt vēl, un tam mēs varbūt pirmai reizē. Jā. No manas puses, es domāju, ka mēs esam iepazinušies, pastāstījām par savu pieredzi, un tad parunājām arī par stigmu, ar ko es esmu saskāries, ar ko arī tu esi saskārusies, un es domāju, daudzi saskarās, jo tā tiešām ir aktuāla problēma, un to noteikti vajadzētu vērst par labu. Jā. Jā, un Daini, tu tagad paldies tev, es zinu, ka mums tā ir pirmā reize, un tu kā sava meistara profesionāls, es kā liela runātāja, arī pēkšņi arī nobijos, ja, ka mēs tādu sasniedzam platformu, bet, mēs esam, kā saka, pirmos kaķēnus slīcinu vai kaut ko, kā būs, tā būs, skatāmies, kas iznāk, un ja ne, tad esam atkal vēlreiz to pašu, ja, bet, paldies tev, ka tu piekriti. Paldies, prieks būt šeit. Labi, tad šoreiz beidzam un nākošreiz runāsim par kaut ko citu. Un paldies tie, kas klausījās. Jā. Labi, atā. Paldies visiem klausītājiem, tiekamies nākamajās sērijās. Atā.